Labi. Mīļie hamiltonieši, mīļie Toronto latvieši, mīļie pārējie Kanādas latvieši, mīļš, paldies, ka esat šeit šodien un piedalāties trešajā diskusijā par Eiropas vēlēšanām. Šodien skatīsimies tanīs tematikās, kas ir saistītas ar politiskiem spēkiem, un ko katrs šī politiskā spēka kandidātu, protams, ir daudz un bagātīgi, un mēs viņus varam izvēlēties svītrojot vai plusot, attiecīgi, ko katrs piedāvā. Un mans piedāvājums būtu 3 galvenie bloki. Trešam visticamāk mēs nevarēsim pieskarties, tas ir par to, kā tieši notiek vēlēšanas, kā praktiski pieteikties pasta balsošanai, bet mājaslapā būs ievietota mana prezentācija, un tad prezentācijā ļoti labi var redzēt solīti pa solītim, kurā vietā ir jāklikšķina, lai attiecīgi pieprasītu pasta balsojumu. Tā kā par to daļu, man liekas, nevajag īpaši satraukties, ka tas būs bez mana skaidrojuma. Varbūt arī es varu vienu video vēl aizsūtīt, pēc tam mēs ar Ingrīdu vēl un ar Daci parunāsim, lai šī trešā daļa jums neizpaliktu pilnībā, un tad mēs šodien varam pilnībā koncentrēties uz partijām un uz kandidātiem, kas ir. Paņemam uzreiz... Andrej, es gribēju teikt, mēs neredzam tavu seju. Tā, paga. Stop video. Tagad redzam. Es atvainojos. Okay. Tātad paņemam otro slaidu, pavisam īsi par aktualitātēm, un es paralēli jau sāku čekoties iekšā lidmašīnā. Aktualitātes ņemam nākamo slaidu. Ir ļoti jauka un jauna aptauja, kas ir par Latviju, tāpēc, ka šodien mēs visus varam apsveikt, es arī jūs apsveicu uz neatkarības atjaunošanas dienu. Ir aptauja, kas parāda, ka ir 80% Latvijas iedzīvotāju atbalsta to, ka tiek šī diena atzīmēta un svinēta kā svētku diena. Un tad pēc tam ir saraksts ar daudzām citām svētku dienām un attiecīgo atbalstu sabiedrībā kopumā šo svinamo dienu svinēšanai. Priecīgā ziņa šitien, tātad 4. maijs, patiešām gan latviski, gan krieviski runājošiem ir svētku diena, jo citādāk 80% nebūtu iespējami, bet skatāmies citas lietas, tur NATO un Eiropas Savienības dalības jautājumi, tur jau ir mazāka popularitāte. Un ir sevišķi, kā mēs redzam pašā apakšējā teikumā, mazāka popularitāte starp krieviski runājošiem. Šī arī vienlaikus ir atbilde uz Sausiņa kunga jautājumu par to, kā tad īsti latviskās ģimenes balsos Eiropas parlamentā, kā balsos krieviski runājošās. Te drusku jau mēs redzam, ka krieviski runājošās ģimenes varbūt ir skeptiskākas ne tikai par NATO vien, bet arī par Eiropas jautājumiem, jo, protams, Putinam ne NATO patīk, nedz Eiropa, un tie cilvēki, kas skatās Krievijas propagandas kanālus, arī sliecas varbūt atsevišķos brīžos noticēt tam, kas tur tiek stāstīts, ka arī Eiropas Savienība ir slikta un tā būtu jāiznīcina. Tas tātad īsi par šo aptauju pozitīvais sākums, bet, protams, skumjās beigas. Ejam uz nākamo slaidu vēl par aktualitātēm. Redzam, šitam es gari nerunāšu, Gruzija, kas šobrīd cīnās par to, lai tiktu Eiropas Savienībā. Mēs redzam Igauniju, kas tikko šodien un vakar bija Francijā runāt ar Makronu par drošību, jo Krievija sāk traucēt Igaunijas gaisa telpu, GPS signālus un Tartu lidmašīnas lidosta ir slēgta. Un mēs redzam mūsu ārlietu ministri, kas saka, ka arī ar Latvijas piegādātiem ieročiem drīkst Ukraina, protams, arī aizstāvēties un arī tā skaitā Krieviju bumbot. Ņemam nākamo slaidu. Te mēs redzam vēl aktualitāšu turpinājumu. Mēs redzam bijušo Eiropas parlamenta deputātu. Mēs viens otrs satraucamies par Tatjanu Ždanoku, bet iepriekšējā sasaukuma Eiropas parlamenta deputāts Mamīkins, kas arī skaitījās žurnālists kādu laiku, viņš saka, un arī viņa kolēģi saka, uz Latviju, viņš aizbrauc šobrīd uz Maskavu, viņam Latvijā demokrātija nepatika, uz Latviju atgriezīsies tikai tankā, ja vispār. Šādas ir realitātes, mūsu izvēle, un te ir arī atbilde
paldies par jautājumu, kur saņēmu arī rakstiski. Vai ir ētiski un pareizi Kanādā dzīvojot, piedalīties vēlēšanās? Manā atbilde nevis tikai ētiski, bet Latvijas likumi un satversme to paredz. Jūs, jebkurš cilvēks, neatkarīgi no tā, vai jūs šodien dzīvojat Kanādā, nākamgad kāds pārceļās uz Kanādu, vai pagājušajā gadā dzīvoja Kanādā un ir pārcēlies uz Latviju, vai arī nepārcelsies uz Latviju, no tā nav atkarīgs jūsu tiesības piedalīties un arī mudinājums piedalīties vēlēšanās, jo, protams, no šīm vēlēšanām ir ļoti daudz atkarīgs un ļoti, ļoti, ļoti svarīgi katrai balsī piedalīties. Mēs atceramies, ka pēdējās vēlēšanās bija tā, ka Tatjanai Ždanukai bija drusku vairāk kā 3 vai 4 tūkstoši balsis, kas bija viņai vairāk nekā nākamam kandidātam, kamdēļ tad viņi pārstāvēja Latviju Eiropas parlamentā, nevis cits deputāts. Un tāpat var gadīties ar šito pašu Mikinu vai citiem iepriekšējās vēlēšanās. Ņemam nākamo slaidu. Es jau esmu lidmašīnā. Te mēs redzam Latviju 20 svētkus, kurus tikko nosvinējām Eiropas Savienībā. Vārvīķa Freiberga paraksta līgumu par iestāšanos Eiropas Savienībā un bija Nacionālā bibliotēkā skaisti svētki. Ņemam nākamo slaidu, kur mēs kā biedrība skaistu gājienu rīkojām Latvijas karogu cauri Rīgai. Tas ir Domlaukumā sāk bilde uzņemta no augšas, arī Baltijas valstu karogus, jūs redzat, aizgājām līdz brīvības piemineklim. Paņemam nākamo slaidu, tagad jau mēs pārējām otrā nodaļā, kas ir mūsu galvenā nodaļa, un es ceru, ka jau varbūt pat Iveta jau ir pieslēguties. Iveta, vai tu jau mūs dzirdi, jo šitos slaidu labprāt? Es jau jūs dzirdu, vai jūs mani dzirdat? Dzirdam, jo es šo pirmo slaidu, varbūt tās vēl paņemam pirmo slaidu, to es vēl paņemu uz saviem pleciem, un Iveta, tev vislielākais paldies. Es jau tikko kolēģiem teicu, ka pirms 5 minūtēm burtiski es tev piezvanīju, un tas, ka tu vari izlīdzēt, tas ir vienkārši zelta vērtē, jo atnāca netālu lidmašīna, kurai, diemžēl, interneta nav, tāpēc es pēc 2 minūtēm esmu spiests slēgties nost. Šeit mēs redzam jaunāko aptauju vēl par Eiropas parlamentu vēlēšanām. Šīs ir vēl joprojām tās pašas marta aptaujas rezultāti, un šī aptaujas rezultāti ir mazliet mānīgi, jo mēs redzam pirmos 2 skaitļus, tātad 20% vēlētāju saka, ka viņi šobrīd vēl nav izlēmuši, ko balsot, un 17% ir tādi cilvēki, kas vēlēšanās droši saka, nepiedalīsies, beigās būs apmēram puse, kas neaizies. Ja tamdēļ, protams, motivācija ir ļoti svarīga un katrai balsī jo lielāks nozīme. Visi tālākie saraksti, kurus jūs redzat, tātad no 12% līdz 3,8%, šie visi 8 spēki ir tie, pa kuriem mēs šodien runāsim, un paldies vēlreiz Ivetai, ka tu esi mieru pakomentēt. Jūs redzēsiet slaidus, kurus Iveta vēl nav redzējusi, tāpēc jau būs grūti komentēt, bet es esmu pārliecināts, ka ar tavām zināšanām tas būs vēl labāk nekā mans stāstījums. Tātad šie 8 spēki ir tādi, kas reāli var iekļūt, visticamāk, katrs no viņiem būs ar vienu. No augšējiem 3 spēkiem var būt arī vēl otrs deputāts. Tātad vai nu 1 vai 2 deputāti, un tāpēc arī iepazīstināsim jūs šodien nevis tikai ar vienu deputātu no katra saraksta, bet ar 2, 3, vienā gadījumā pat vairākiem deputātiem, jo tur ir diezgan neskaidri, kurš beigās varētu tikt ievēlēts. Paņemam vēl nākamo slaidu, un tad es gan atdodu Ivetai, vēl 3 slaidus es pakomentēšu. Nākamais slaids ir tāds, kur ir daudzi politiskie spēki, kurus jūs nebūsiet dzirdējuši vēl nekad, un tādi, kuriem iespējas iekļūt Eiropas parlamentā ir pietiekami mazas. Brīnumi var notikt, var gadīties, ka kāds tomēr arī no šiem tiek ievēlēts, bet tā iespēja ir gana maza, tāpēc man liekas, ka šiem, es ceru, ka jūs neņemsiet ļaunā, ka mēs šodien īpaši nepieskarsimies, izņemot, ja Iveta tomēr kādu no viņiem atsevišķi gribētu pieminēt. Jo, man liekas, to politisko spēku jau tāpat ir tik daudz, ka, lai nesamulsinātu lieki, katrs interesants, protams, var paskatīties vēl padziļināti informāciju par šiem. Paņemam nākamo slaidu, un šis būs priekšpēdējais. Eine Minūte. Ja? Danke. Eine Minūte. Ja. Ich kann's. Ja. Danke. Ich höre zu, ja. Tātad. Eine Minute. Auf jeden Fall, mache ich.
Tātad man jau mudina atslēgt telefonu. Šeit mēs redzam pētījumu, kuras pavisam svaigs pētījums, kas ir Delfos iznācis par to, kādā veidā atsevišķu partiju politiskie spēki piekritēji atbalstītāji uzskata jautājumā, vai būtu jāpastiprina sankcijas pret Ukrainu vai nebūtu, kāds ir viņu redzējums. Un man liekas, tas drusku ļauj saprast, kādas ir intereses šiem politiskiem spēkiem un ko arī šie politiskie spēki pārstāv. Paņemam vēl nākamo slaidu un tad skan beidz, jo man te jau dusmīgi skatās. Te mēs redzam, ka tie cilvēki, kas ģimenēs runā krieviski, daudzi vēl nav izlēmuši kā balsot, arī tie, protams, citi vēl nav izlēmuši balsot tamdēļ, jo svarīgāk ir balsot. Nākamais slaids un stafeti ievedai. Ja. Paldies un atvainojiet. Šito varam izlaist, ņemam nākamo slaidu. Te ir politiskie spēki. Paldies. Tad mēs paņemam un liels paldies, Iveta, ka tu esi piekritus mums izpalīdzēt. So pirmā slaide ir par Robertu Zīli un Nacionālo apvienību. Prieks ar jums būt kopā. Vienīgais arī līdz ar jums redzēšu šo slaidus, līdz ar to varbūt, ka es viņus komentēšu tā ļoti brīvi. Un vēl piebilstot tam, ko Andris jau teica par vēlēšanu izredzēm, vēl ir viena partija, kurā principā ir diezgan labas izredzes tikt ievēlētā, viņa saucās Suverēnā vara. Tā ir partija, kas varētu stāties Danukas vietā. Diemžēl šobrīd reitingi neuzrāda, ka viņai ir labi rezultāti, bet tur ir ļoti spilgta līdere, un viņa var uz krieviski runājošiem iedzīvotājiem diezgan pamatīgi iedarboties. Domājot vispār vēl arī, pirms mēs pārējām pie kandidātiem par vēlēšanu rezultātiem, ar Eiropas parlamenta vēlēšanām vienmēr ir tā, ka ir ļoti grūti pateikt. Tāpēc, ka daudz kas izšķirās pēdējā brīdī, un ir atkarīgs no tiem vēlētājiem, kas tomēr ir aizgājuši uz vēlēšanu iecirkni, jo mazāka aktivitāte vēlēšanās, jo lielāka ir tā neprognozējamība. Tas ir tas iemesls, kāpēc kaut kādās vēlēšanās pirms 10 gadiem, ja es pareizi atceros, vienotībai, kurai Saeimā nebija ļoti liels pārstāvības un arī reitingi, mēs domājam par Saeimu, nebija sevišķi augstu, viņiem izdevās paņemt pusi no mandātiem, vienkārši tāpēc, ka citu partiju vēlētāju uz vēlēšanām neatnāca. Tad ar to viena lieta ir tas, ko šobrīd rāda aptaujas, jo aptaujātie cilvēki domā, ka viņi aizies uz vēlēšanām, bet realitātē Eiropas parlamenta vēlēšanas tik daudz izlaiž, ka ļoti liela nozīme ir tikai pašiem aktīvākajiem, un tāpēc ir iespējami arī visdažādākie pārsteigumi. Bet pārējot jau pie kandidātiem, ir ļoti maz ticams, ka pārsteigumi būs ar Nacionālo apvienību. Šobrīd viņi kandidē uz aptuveni 2 līdz 3 mandātiem nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jāatzīst, ka es būšu pārsteigta, ja tiem būs 3 mandāti, bet priekš viņiem slikts rezultāts būs tikai 1 mandāts. Viņi šobrīd ir tā kā stabilā pirmā pozīcijā, lielā mērā tāpēc, ka ir problēmas partijai Jaunā vienotība. Es domāju, ka Robertu Zīli jūs visi pazīstat. Man šķiet, ka viņš ir Eiropas parlamentā kopš brīža, kad Latvija vispār iestājās Eiropas Savienībā. Ietekmīgs politiķis Eiropas parlamentā. Acīm redzot, cilvēkiem arī viņš asociējās ar šo institūciju, jo katru reizi, kad ir jautājums par to, ka varbūt ka viņam vajadzētu atgriezties Latvijas politikā, varbūt dažkārt uzņemties valdības vadīšanu vai būt par kādu ministru, viņš vienmēr nolēma, ka Eiropas parlaments ir viņam īstāka vieta. Kā mēs redzam, šobrīd no reitingiem vēlētāji arī to novērtē, un tāpēc ir maz ticams, ka viņu neievēlēs. Es teiktu, gan drīz vai tādas iespējas nav. Andris jums ir labi sagatavojis tēzes par viņa galveno paveikto un arī par to, vai tas būtu ieguvums Latvijai vai nē. Es nelasīšu Andra tekstus, tas viss jums ir redzams. Detaļas, jā, ejam uz priekšu. Labi. Tad, kā viņš ir salīdz, ir arī vai 2. un 3. kandidāti? Jā, sapratu. Ināra Mūrniece, tātad bijusī Saeimas spīkere, ļoti pazīstamā politiķe, arī kādu laiku bija aizsardzības ministra, līdz nomainījās valdība Latvijā.
Viņa ir viena no Nacionālās apvienības atpazīstamākajām politiķēm, līdz ar to viņa ar savu klātbūtni stiprina šo sarakstu, piedod tam tādu kā kredibilitāti. Vispār Nacionālā apvienība dēļ tā, ka viņa šobrīd ir opozīcijā, varēja atļauties savā sarakstā salikt zvaigznes. Vēl dažām partijām tas ir raksturīgs, un to mēs arī redzam. Un Rihards Kols ir vairāk domāts tādu gados jaunāku vēlētāju pievilināšanai, jo tomēr par Nacionālo apvienību tad tradicionāli balso vecākās paudzes, bet, protams, ka ja viņi grib vairāk pārstāvniecības nekā tas ir bijis līdz šim, un šajā Eiropas parlamenta sastāvā viņiem bija 2 vietas līdz brīdim, kad Dace Melbārde pievienojās jaunajai vienotībai, ja viņi grib pretendēt uz 3 mandātiem, protams, ka viņiem ir jādomā arī par citu paudžu vēlētāju uzrunāšanu. Un Rihards Kols, viņš ir ļoti iederās Nacionālajā apvienībā, bet vienlaikus, laiku pa laikam Nacionāla apvienība domā, ka ar šādu kandidātu varbūt, ka viņi varēs pretendēt arī uz plašāku vēlētāju loku, un to mēs pēc debatēm redzēsim, vai viņiem tas sanāk vai nē. Tas par Nacionālu apvienību, ejam tālāk. Saskaņa šobrīd ir 2. vietā pēc reitingiem, kas ir nedaudz pārsteidzoši, tāpēc, ka Saeimas vēlēšanās viņi bija lielie zaudētāji, jo no vienām Saeimas vēlēšanām uz nākamajām viņi vienmēr bija iegūši visvairāk balsis, un tad pēkšņi pirms gada, pusotra gada viņus neievēlēja vairs vispār Saeimā. Kāpēc viņus neievēlēja? Tāpēc, ka viņu vēlētājs bija ļoti vīlies, tur bija visdažādākie skandāli, un partija arī nemainījās. Viņi tā īsti necīnījās par vēlētāju balsīm, domājot, kur tas krievvalodīgais vēlētājs liksies, gan jau tāpatās aizies uz izsakiem un par mums nobalsos. Bet izrādījās, ka viņiem nav taisnība. Par krievvalodīgā vēlētāja balsīm bija daudz ciešāka cīņa nekā tas jebkad ir noticis, un par pārsteigumu visiem viņi netika pārvēlēti. Tāpēc jau kādu laiku, vismaz gadu, Nils Ušakovs ir sevišķi Latgalē ļoti strādā, lai atgūtu savu popularitāti, un pagaidām reitingi rāda, ka ja viņu vēlētāji vispār aizies uz vēlēšanu iecirkņiem, kas ir liels jautājums, to mēs nezinām, tad vienu mandātu priekš Nila Ušakova noteikti iegūs. Vai vairāk? Es teiktu, ka nē, bet aptaujas rāda potenciāli, ka principā var arī vairāk. Man tam būtu grūti noticēt, jo pagaidām visas tendences rāda, ka diez vai viņi iegūs arī 2. un 3. vietu mandātu. Ejam tālāk pie nākamā slaida par citiem viņu kandidātiem. Citi viņu kandidāti, lūk, šī Olga, viņa ir jauns cilvēks politikā, viņa droši vien labāk būtu iederējusies Danukas partijā, nevis Ušakova partijā, tāpēc, ka Ušakovs tomēr vismaz savā publiskajā retorikā ļoti nosodījis Krievijas uzbrukumu Ukrainai, un savādāk demonstrējis to, ka viņš ir lojāls demokrātijas vērtībām, un viņam ļoti nepatīk tas, ko dara Krievija, bet lūk, šī dāma atkal nav savās vērtībās tik pārliecinoša un skaidra, arī domājot par publiku. Viņa ir domāta, lai pievilinātu tos krieviski runājošos iedzīvotājus, kuru nav maz. Andris jums tikko parādīja sabiedriskās domas aptauju par attieksmi pret sankcijām pret Krieviju, kur vēlētos arī šādus vēlētājus piedabūt balsot par Saskaņu. Viņa nav ļoti, ļoti atpazīstama. Šajā nišā arī būs liela konkurence, un tas arī ir iemesls, kāpēc man šķiet, ka viņas izredzes tikt ievēlētāji nav sevišķi augstas, bet viss, kas var notikt. Tā, ejam tālāk. Jaunā vienotība. Jaunā vienotība, tu tās pabrauks garām, vienkārši esmu apsēdusies diezgan tādā skaļā krustojumā. Tas. Jaunā vienotība ir šo vēlēšanu, viņiem ļoti neveicās šobrīd, teiksim tā, man šķiet, ka pašu vainas dēļ, viņiem šķiet, ka šobrīd ir atkal milzīgs uzbrukums viņiem, bet tā problēma ir, ka katru nedēļu ir pa jaunam skandālam,
Un ir liels jautājums, vai Valdis Dombrovskis, kas gan vienotības vēlētājos, gan arī plašākā Latvijas sabiedrībā joprojām ir ļoti atzinīgi novērtēts, vai viņš spēs partiju izvilkt uz jēdzīgu rezultātu. Skaidrs, ka Valdi Dombrovski ievēlēs, bet Valdim Dombrovskim ir svarīgi, lai viņu ievēl kā uzvarētāju partiju, jo no tā, cik daudz vienotība iegūs balsis, ir atkarīgs tas, vai Valdis Dombrovskis vēlreiz varēs būt Eiropas komisārs, jo šobrīd viņš ir ļoti, ļoti ietekmīgā amatā Eiropas komisijā, kas ir pēc būtības tāda kā Eiropas Savienības valdība. Viņš ir principā 2. vai 3. cilvēks šajā Eiropas komisijā. Viņš pieņem ļoti svarīgus lēmumus, tā skaitā, koordinē atbalstu Ukrainai, domā par ekonomikas lietām Eiropas Savienībā, un viņš ir pateicis, ka viņš gribētu arī 3. mandātu, bet jau jaunā vienotība šajās vēlēšanās izgāzīsies, tad viņiem būs ļoti grūti pārliecināt arī savus koalīcijas partnerus uz 3. reizi virzīt Valdi Dombrovski. Tāpēc viņam šis vēlēšanas ir svarīgas, bet viņa partija šobrīd viņu pamatīgi velk uz leju. Ejam uz priekšu, lai mēs saprastu, kas viņus velk uz. Mēs redzam, ka Krišjāns Kariņš, ja mēs atgriežamies atpakaļ, es vienkārši nepamanīju, iepriekšējā slaidā Krišjāns Kariņš, jūs ar Krišjānu Kariņu ir 2 nelaimes. Nelaime numur 1 ir Latvijā nesen bija tāds milzīgs skandāls par čarter lidojumiem viņam uz dažādām sēdēm Briselē, un ne tikai Briselē, arī citur, un tas ir viņu pamatīgi, viņa reitingus nodzenis uz leju. Bet otrā nelaime, ka arī vēl pirms šīs skandāla viņš galīgi vairs nebija populārs politiķis. Viņš augstu kotējās joprojām vienotības vēlētāju vidū, bet ja mēs domājam par citu partiju vēlētājiem, tur ļoti liela daļa viņu burtiski ienīdi, skatās uz sabiedriskās domas reitingiem, tāpēc, ka viņa premjerēšanas laiks asociējās ar stingriem ierobežojumiem Covid laikā, asociējās ar, varbūt dažkārt neveiksmīgiem ekonomiskiem lēmumiem, nevienmēr tādu labu, saprotamu komunikāciju ar sabiedrību. Un līdz ar to viņam, viņš jau kādu laiku, man šķiet, ka meklēja veidu, kādā pacelties uz starptautisko līmeni. Bet šobrīd ir ļoti liela iespēja. Viņš nevar izvēlēties nekandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, jo tas vilciens ir aizgājis. Nevar viņu izsvītrot šobrīd tehniski no tiem vēlēšanu sarakstiem, bet ir ļoti liela iespēja, ka viņa paša vēlētāja tieši pie Krišjāņa Kariņa vārdu svītros ārā, bet varbūt arī būs arī tādi vienotības vēlētāji, kas tieši otrādi viņam liks plusu. Bet tas, kā viņa faktors šobrīd apdraud to, cik vispār vienotība varēs iegūt balsis šajās vēlēšanās, tas ir skaidrs. Un, protams, ka lielākais cietējs no tā visa, tagad mēs ejam uz nākamo slaidu, ir visi tie pārējie kandidāti, kuri līdz šim varēja cerēt, ka uz Dombrovska popularitāti arī viņiem būs iespējas nonākt tajā Eiropas parlamentā. Un Sandra Kalniete tur vienmēr ir bijis tas nākamais cilvēks, kurš tā sakot ir tas vilcēja lomā šim vienotības sarakstam. Šoreiz starp viņiem ir Krišjāns Kariņš, kas ir kļuvis tāds krasi nepopulārs. Līdz ar to teorētiski ir iespēja arī, ka vienotība neiegūst ne pat 3. mandātu, bet arī 2 mandātus neiegūst. Līdz ar to vai Sandrai Kalnietei un visiem pārējiem tur sarakstā esošajiem būs iespējas tikt ievēlētiem Eiropas parlamentā, to šobrīd neviens tā īsti nevar pateikt, jo tas jau jaunās vienotības saistītie skandāli vēl nav beigušies. Tur katra nedēļa nāk ar jauniem atziņām, un, protams, ka tas jaunās vienotības vēlētāji ļoti, ļoti demotivē. Ejam uz priekšu. Iveta, vai tu vari lūdzu pakomentēt tiem cilvēkiem, kas varbūt nav lasījuši par tiem skandāliem, un arī paskaidrot, cik ticami viņi ir, jo, kā es saprotu, daudz attiecās uz lietām, kas notika pirms 10 gadiem. Ir vairāki skandāli. Viens skandāls ir saistīts ar to, ka ar lidmašīnām, kuras izvēlējās premjers un viņa komanda dodoties uz dažādām starptautiskām vizītēm, ka Latvijas likumi īsti neļauj izvēlēties čarterreisus, tā kā ir ok, tā sakot, parastie reisi komerc lidmašīnās ar biznesa klasē, bet čarteri nav atregulēti, un tur izskatījās, ka viņi vienkārši tika ņemti nedomājot.
izmantot. Līdz ar to ir šitāds skandāls, par ko vispār šobrīd tiek izmeklēšana notiek un krimināla procesi. Otra lieta ir viss, kas ir saistīts ar Vienotības iepriekšējā biroja vadītāja atklāsmēm, par kurām tad kā reiz ir ļoti grūti saprast, cik no tā, ko viņš saka, ir taisnība un cik nav taisnība. Nu, teiksim par to, ka Vienotībai līdz pat 2022. Gada beigām, kas nozīmē pirms pusotra gada, ir bijušas aploksņa algas, un arī kaut kāda starpniecība ziedojumos, ka tā kā cilvēki, tā kā partijas biedri, partijas darbinieki, it kā ir ziedojuši partijai ne savu naudu, bet kāda cita naudu un vienkārši pa mazām tādām porcijām ieskaitījuši partijas budžetā. Partija to noliedz, un līdz ar to ir ļoti grūti pateikt, kam šajās jautājumos ir taisnība. Un tad ir virkne vēl cita veida apsūdzība, kas būtu vēl dramatiskākas, teiksim, ka jaunā Vienotība ir, tā kā 10 gadus izmantojusi savos kongresos vienas firmas piegādātu vēlēšanu sistēmu, balsošanas sistēmu, un šī firma par to nav saņēmusi nekādu atlīdzību, jo viņi ir uzskatījuši, ka tā ir tāda kā vai pateicība vai maksa par to, ka šai firma arī nodrošina visas valsts vēlēšanu procesu. Tas būtu tiešām slikti, ja tas tā ir. Vienotība šobrīd savā grāmatvedībā meklē rēķinus, lai saprastu, vai tiešām tā varētu būt bijis, ka, ka viņi saņem kaut kādu labumu no kaut kāda uzņēmuma un nekad par to nenorēķinās. Un tad, protams, nākamais jautājums, vai tiešām tas ir noticis tik nesautīgi. Pēdējā lieta, ko viņiem pārmet, kam es galīgi negribu ticēt, ir, ka tajā pirms 10 gadiem, kad notika Saeimas vēlēšanas, šajās vēlēšanās netika ievēlēta Solvita Āboltiņa. Viņa tika izsvītrota uz pēdējo vietu, un ka it kā toreizējais ģenerālsekretārs esot zvanījis šai firmai, kas nodrošina vēlēšanās balsu skaitīšanu, ar prasību mainīt vēlēšanu rezultātus, lai viņu ievēl. Tam es negribu ticēt arī tāpēc, ka, tīri tehniski kaut ko tādu saorganizēt. Es nesaku, ka būtu neiespējami, bet teju neiespējami. Līdz ar to šobrīd viņi katru nedēļu atnāk kaut kāds jaunas skandāla porcija, un viņi ir ļoti, ļoti sliktā situācijā. Par to ticamību, dažām lietām es domāju, ka tiešām tā tas arī varētu būt bijis. Zinot tā kā partiju finansēšanas vispār prakses Latvijā, dažas lietas man tiešām nepārsteigtu, bet tas, ka, vai tas viss ir noticis, par to es šaubos, un kāpēc tas tieši šobrīd un šādā secībā notiek, tas, protams, ka arī liek uzdot jautājumus. Cerams, ka es tādos ļoti lielos vilcienos izskaidroju, kas tur ar viņiem šobrīd notiek. Jā, es domāju, tas jautājums ir, cik cilvēki tam tic, cik tas varbūt cik tā varētu būt nomelnošanas kampaņa un kāpēc tieši pret jauno Vienotību tas viss tiek vērsts. Bet es domāju, mums nav ļoti ilgs laiks jāpievēršas. Es domāju tiem, kas to nav dzirdējuši. Jā. Tur ir daudz jautājumu par to, kas notiek, kāpēc šobrīd. Es neticu sazvērstības teorijai, bet es arī nesaprotu līdz galam motivāciju tam viņu iepriekšējam biroja vadītājam, bet viņš tur reāli ir ilgi strādājis tajā jaunā Vienotībā. Viņš acīm redzami grib atriepties, bet kāpēc tieši šobrīd? To var skaidrot ar apstākļu sakritību, bet varbūt, ka tā nav apstākļu sakritība. Kas to lai zina? Kaut kad to uzzināsim, bet fakts ir tāds, ka no tā tā kā Vienotības reitingi dēļ tā krīt, bet vienlaikus, kā jau es teicu, vēl nav īsti sākušās priekšvēlēšanu diskusijas, kas tomēr ļoti ietekmē vēlētāju izvēli. Un liels jautājums, ka vai Valdis Dombrovskis ar savu reputāciju vien, jo pa Valdis Dombrovski šie skandāli īsti nesit. Bet viņi demotivē jaunās Vienotības vēlētājus, protams. Ejam uz priekšu. Inese Vaidere. Jā, viņa ir numur, kas tas sanāk 4 uzreiz pēc Kalnietes. Acīm redzot, Andris ir ielicis viņas rezumē, tāpēc, ka viņa šobrīd, līdzīgi kā Kalniete, ir pārstāvēta Eiropas parlamentā, līdz ar to ir svarīgi zināt, ko viņa ir paveikusi un kas tur ir no tā. Vai ir bijuši kaut kādi ieguvumi Latvijai. Es pieņemu, ka jūs paskatoties uz to slaidu, varat to savu viedokli izveidot. Ejam uz priekšu.
Jā, un mums bija jautājums jau čatā par Dace Melbārdas izredzēm tikt ievēlētāji. Nekādas, es teiktu, nekādas. Ja Vienotība šobrīd būtu populārāka partija, tad viņas nebūtu sliktas. Ja godīgi jāsaka, man šķiet, ka Dace Melbārda šajā Eiropas parlamenta sastāvā ir strādīgākais deputāts. Viņa tā kā slikti māk sevi piārot. Bet vienlaikus, ja man jāskatās, kuri deputāti reāli strādā un kuri nodarbojās varbūt ar kaut kādām citām lietām, tā sakot, Dace Melbārda strādā. Viņai, protams, ka bija īpatnējs tā viņa izvēle aiziet no tās partijas, kurā viņa tika ievēlēta Nacionāla apvienība un pievienoties Jaunajai Vienotībai, bet idejiski viņa tajā brīdī Jaunajai Vienotībai patiešām arī labāk atbilda. Un Nacionāla apvienība tomēr arī iepriekšējos gados ir iekļuvusi dažādos skandālos. Viņiem ir tāds ļoti odios viens pilsētas mērs, Egils Helmanis, un tāda nesaprotama saistība ar sankcionēto Krievijas oligārhu Pjotru Avenu. Un, es varu iedomāties, kāpēc viņai šajā partijā varēja kļūt neomulīgi, bet vai viņai šobrīd ir omulīgāk Jaunajā Vienotībā, par to es neesmu pārliecināta. Bet man tiešām ir žēl, ja viņas Eiropas parlamentā nebūs. Bet vienlaikus es teiktu, ka viņas izredzes tikt ievēlētāji šobrīd ir niecīgas arī tāpēc, ka pēc viņas ir vairāki kandidāti no Jaunās Vienotības, kas ir vienkārši atpazīstamāki Jaunās Vienotības vēlētājiem. Teiksim, Andrejs Judins, un man šķiet, ka tur vēl daži bija. Līdz ar to es teiktu, ka viņas iespējas tikt ievēlētāji ļoti mazas. Ejam uz priekšu. Progresīvie ir iepriekš kandidējuši Eiropas parlamenta vēlēšanās gandrīz nekad ar kaut kādu rezultātu, bet vienlaikus šajās vēlēšanās viņiem ir ļoti reālas izredzes. Tā kā Andris tur bija rakstījis tajā slaidā iegūt vienu mandātu, es teiktu, ja viņi labi startēs vēlēšanās, viņi var būt arī šo vēlēšanu pārsteigums, jo viņi ir tie, uz kuriem var aiziet kādi iepriekšējie vienotības mandāti. Tiem vēlētājiem, kuriem varbūt tā Nacionāla apvienība liekas vai par iesūnojošu, vai viņi tomēr grib kaut ko citu, cik tad var par Zīli balsot, viņi var nobalsot par progresīvajiem. Progresīvajiem ir interesanta izvēle, tā kā veidojot to savu sarakstu. Viņi savu populārāko politiķi Mārtiņu Staķi, kas tikai nesen ir iestājies progresīvojos, ir nolikuši 2. vietā, un Elīna Pinto, kas ir, man šķiet, kā diezgan labi pazīstama diasporas vēlētājiem, bet vairāk gan viņa ir rosījusies pa Eiropas Savienības valstīm, ar Eiropas Latviešu apvienību, viņa ir numur 1. Viņu tā kā progresīvo vēlētājs pirmo reizi par viņu uzzināja pagājušajā gadā, kad notika prezidenta vēlēšanas Latvijā, un progresīvie viņu izvirzīja kā savu kandidātu. Un toreiz tad bija 3 šie kandidāti, bija Rinkēvičs, bija Levits un bija Pinto un Pīlēns, atvainojos, Levits tā kā atteica piedalīties, redzot, ka viņam nebūs vairākums. Pinto dabūja vismazāk balsis, jo tas bija Saeimas balsojums, bet vienlaikus, tā kā progresīvo vēlētāju acīs, viņai bija tā diezgan labs tēls izveidojās. Redzēsim, kā abi viņi, tā sakot, startē priekšvēlēšanu debatēs. Elīnai Pinto par Eiropas parlamentu ir labs priekšstats, Mārtiņam Staķim, es teiktu, nav nekāds priekšstats, vai arī viņš tikai veidojās tas priekšstats. Vienlaikus, teiksim, skatoties uz to, kā Mārtiņš Staķis šobrīd darbojās sociālajos mēdījos, viņam ir reāls izredzes tikt ievēlētam, un, kā jau saku, progresīvie, ja viņi labi startē vēlēšanās un ja Vienotība reāli grimst, viņi var pretendēt pat ne tikai uz 2 mandātiem pie kaut kāds ļoti neticamas apstākļu sagadīšanās, viņi var dabūt arī 3 mandātus. Tā kā teorētiski viņi var būt viens no šo vēlēšanu lielajiem pārsteigumiem. Es pagaidām neredzu vispār nevienu scenāriju, kur viņi neiegūst nevienu mandātu. Ja viņi iegūst kādu vienu mandātu, visticamāk to iegūst Mārtiņš Staķis, nevis Elīna Pinto, vienkārši tāpēc, ka viņš ir atpazīstamāks politiķis, bet vai viņš gribēs būt Eiropas parlamentā, vai viņš drīzāk tā kā pēc gada ies un startēt Rīgas vēlēšanās, to man šķiet, ka neviens no mums nezina, es nezinu, vai pat viņš to zina. Ejam uz priekšu.
Latvija pirmajā vietā. Latvija pirmajā vietā ir Šlesera saraksts. Nu, ja kāds no jums seko līdz Latvijas politikai, droši vien jums kaut ko izsaka vārds Ainārs Šlesers. Mums reiz bija tāds oligarhi, un viņš bija tā kā viens no tā oligarhu trīnieka. Viņš pats nekandidē šajās vēlēšanās. Viņš ir bijuši šo premjerministru Vili Kristupānu izvirzījis kā numur 1 kandidātu. Es teiktu, ka izredzes ir ne sevišķi lielas, bet ir. Kāpēc ne sevišķi lielas? Tāpēc, ka šī ir tā partija, par kuru vairāk tomēr balso krieviski runājošais vēlētājs. Un krieviski runājošiem vēlētājiem tomēr vajag kaut kādu papildu stimulu, lai aiziet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, jo tas stimuls nav tāds dabisks. Tas arī ir iemesls, kāpēc līdz šim ir ievēlēta Ždanoka. Nav tā, ka par viņu ir balsojuši daudz krieviski runājošie iedzīvotāji, bet viņai vienmēr ir bijis kaut kāds neliels fanu pulks, kas dēļ tā, ka viņi ir tādi diezgan saliedēti tajos savos uzskatos aiziet uz tām Eiropas parlamenta vēlēšanām un iebalso Ždanoku tā kā knapi. Ja tur būtu lielāks tā kā vēlēšanu apmeklētība no citu partiju vēlētājiem, tad viņu arī neievēlētu. Lūk, un Kristupānam tāda fanu kluba nav. Un tāpēc, tas, vai viņš dabūs to 1 mandātu vai nē, ir lielā mērā atkarīgs no tā, cik viņš būs veiksmīgs šobrīd sociālajos tīklos, mēģinot uzkurināt cilvēkus nākt un balsot par šo diezgan populistisko politisko partiju. Izredzes principā kaut kādas ir, bet man drīzāk izbrīnītu, ja viņš iegūtu to 1 mandātu, nekā ja viņš neiegūtu. Tā kā tur ir tā 50-50. Ejam uz priekšu. Stabilitātei ir iepriekšējo vēlēšanu lielākais pārsteigums latviešiem. Tā kā krieviski runājošiem iedzīvotājiem šī partija nebija pārsteigums, tāpēc, ka viņi ļoti aktīvi darbojās sociālajos tīklos un tā ļoti, ļoti agresīvi. Es jau teicu, ka pagājušajās vēlēšanās Saskaņa gandrīz necīnījās. Tie, kas cīnījās par krieviski runājošiem balsīm, bija Stabilitātei, proti Rosļikovs, ko jūs šeit redzat tajā plakātā. Šlesers cīnījās par krieviski runājošo balsīm, ZZS kaut kādā savā mērā, tad suverēnā vara, ko es jau esmu pieminējusi, un vēl dažas partijas. Tur bija tiešām tāda konkurence, kas iepriekš nebija bijusi, un viņi visi bija aktīvi, redzami, un Saskaņa atkal likās kaut kur panīkusi un bez kaut kādas iedvesmas, bez jauniem cilvēkiem. Tas ir tad, ja mēs domājam par to, kas notiek uz Saeimas vēlēšanām. Vai tas nozīmē, ka viņiem būs arī labi panākumi Eiropas parlamenta vēlēšanās? Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka Rosļikovs pats nekandidē, un lielā mērā tā ir viena cilvēka partija. Tur viņi pirmajās lomās ir izvirzījuši jauniešus, dažus, kuri nav tādi harizmātiski politiķi. Līdz ar to man ir grūti iedomāties to Stabilitātei vēlētāju, kuru pārsvarā viņi ir koncentrēti Latgalē un dažos Rīgas apkaimēs, kuriem tik ļoti gribētos nobalsot par Stabilitātei, ka viņi aiziet uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Man šķiet, ka viņi nedabūs nevienu mandātu, bet šobrīd reitingi rāda, ka it kā dabūs vienu, bet es tam līdz galam neticu. Man šķiet, ka viņu mandāts viens tā kā aizies uz Saskaņu, var būt Kristupānam, bet tas ir uz jautājumu zīmes, un tad man šķiet, ka lielākas izredzes tai partijai, kura šeit nav šajos slaidos, suverēnā vara, kuru vada tāda politiķa Jūlija Stepaņenko, kura šobrīd daudz aktīvāk un veiksmīgāk spēj uzrunāt to krieviski runājošo vēlētāju nekā šī pagājušo gadu tāda pārsteiguma partija Stabilitātei. Kāpēc? Tāpēc, ka Stabilitāte ir viena cilvēka partija, un šis cilvēks šajās vēlēšanās nekandidē. Ejam uz priekšu. Latvijas attīstībai. Partija, kura principā vairs nav nekas nacionālā līmenī, proti Saeimā, bet vienlaikus, kurai ir nesliktas izredzes tikt ievēlētai vēlreiz Eiropas parlamentā. Viņa šobrīd mēģina popularizēt savu trīnieku, kas ir Ivars Ieps, Artis Pabriks, bijušais aizsardzības ministrs, un Vjačeslavs Dombrovskis.
Šī ir vēl viena partija, kas šobrīd ir dažādos skandālos par savu finansēšanu jā, tā kā ir diezgan daudz vēlētāju, kuri, ja vēlās balsot par tādām tīrām politiskām partijām, neizvēlēsies Latvijas attīstībai, kuriem tā sakot, tā kā ir simpātisks, teiksim, Ivars Ieps vai varbūt Artis Pabriks, bet, vienlaikus, tā partija pārsvarā asociējās ar Edgaru Jaunupu un dažāda veida schēmām. Tas ir tas, kas tā kā ir šīs partijas iekšējā pretruna. Ivars Ieps līdz šim jau ir bijis Eiropas parlamenta deputāts iepriekšējos 5 gadus. Viņa popularitāte ir aptuveni līdzīga tai, kura ir Artim Pabrikam, kas ir tā kā droši vien nākamajā slaidā, ja mēs varam paskatīties nākamo slaidu. Nē, ejam atpakaļ uz Iebu. Ejam atpakaļ uz Iebu. Es nezinu, kāpēc Andrim šķiet, ka Artim Pabrikam nav izredzes. Man šķiet, ka tas būs viens no šo vēlēšanu interesantākajiem jautājumiem, kurš iegūs vairāk balsis. Ivars Ieps vai bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Viņiem nav viens un tas pats vēlētājs. Ir cilvēki, kas gribētu nobalsot par Iebu, bet viņi vienkārši ciest nevar Pabriku. Un ir arī otrādi cilvēki. Līdz ar to, kuram no viņiem būs vairāk balsu un vai tas tā kā ļaus tikt ievēlētam, to mēs redzēsim. 2 mandātus, es neliktu galvu ķīlā, bet, esmu diezgan droši, ka viņi nedabūs. Tāpēc šitas būs interesants moments. Ejam uz priekšu. Apvienotais saraksts atkal ir ļoti, ļoti grūti izskaidrojams tāds politiska vienība Latvijas politikā. Tika izveidots pirms 1,5 gada, lai startētu Saeimas vēlēšanās, un tur ir apvienojušās viena tāda reģionāla apvienība, ko vada Edvards Miltēns, varbūt jūs esat dzirdējuši. Tad tur ir Zaļā partija, ko vada Tavārs, pēkšņi aizmirsu viņam vārdu, un tad tur ir Liepājas reģionālā partija, un tad viņi piesaista dažādus viesmāksliniekus. Teiksim, pagājušajā Saeimas vēlēšanās tas viesmākslinieks bija Uldis Pīlāns, kas pēc tam kandidēja būt par prezidentu. Šajās vēlēšanās uz Eiropas parlamentu viņu viesmākslinieks ir Reinis Pozņaks, kas ir tāds Latvijas principā nacionālais varonis pēdējos dažos gados, kopš Krievija iebruka Ukrainā. Viņš ir tas, kas ir koordinējis un organizējis automašīnu vešanu uz Ukrainu, tā saukto Twitter konvoju, kur ļoti daudz mašīnu. Vai tu vari atkārtot to vārdu? Reinis Pozņaks. Pozņaks, jā, paldies. Pozņaks, jā. Tas viņš ir slīdīts, jā, paldies. Pozņaks, jā, viņš ir ļoti populārs tādēļ, viņš ir dabūjis visdažādākos ordeņus par to, ka viņš ir spējis norganizēt to, ka cilvēki brīvprātīgi ziedo savas mašīnas tam, lai tās tiktu izmantotas Ukrainā militārām vajadzībām. Un viņš arī pats ir šo ļoti daudz no šiem mašīnu konvojiem vedis uz Ukrainu. Lūk, vai viņš ir ļoti pārliecinoši Eiropas parlamenta deputāta kandidāts? Pagaidām tā neizskatās, bet no otras puses, kad uz viņu skatās priekšvēlēšanu debašu laikā, var redzēt, ka viņš ir tādu vienkāršību, bišķi atbruņo, ka viņš, labi, cilvēks nezina, kā tas Eiropas parlaments funkcionē, un pagaidām ne sevišķi arī labi saprot, ko viņš tur varētu darīt, bet, dažkārt vēlētājiem, patīk tas, ka, nāk politikā kaut kādas jaunas sejas, viņš tomēr ir daudz ko panācis, un, es neteiktu, ka viņam nav iespējas tikt ievēlētam. Viņam ir iespējas tikt ievēlētam arī tāpēc, ka nākamie numuri tajā apvienotajā sarakstā arī ir diezgan populāri. Teiksim, numur 2 ir bijušais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kuram ir ļoti laba atpazīstamība Latvijā, un viņš, kad viņš bija valdībā, viņš bija vai pats populārākais ministrs vai otrs populārākais ministrs. Līdz ar to, es teiktu, ka ir diezgan liels iespējas vienu mandātu dabūt. Ja man ir jāvērtē, es tomēr teiktu, ka tās iespējas ir varbūt mazākas nekā 50%, bet tuvu tiem 50%. Ir sevišķi atkal, tas ir viņiem ir lielāks izredzes tad, ja jaunai vienotībai būs slikts rezultāts, jo daļa vēlētāju varētu gribēt nobalsot par viņiem. Ejam uz priekšu. Tā.
Partiju programmu pirmais teikums, nu te ir Andris vienkārši salicis viņu tādus kā saukļus. Nu, jāsaka godīgi, tā kā es domāju, ar to arī es noslēgšu varbūt to savu uzrunu un sagaidīšu kaut kādus jautājumus. Nu, nav tā, ka šobrīd mēs redzam milzīgas atšķirības starp šīm partijām. Nu, starp dažām ir tās atšķirības, bet nu, katrā nišā ir vismaz 2-3 partijas, starp kurām varētu būt vēlētājiem grūti izvēlēties. Un tāpēc mēs šobrīd ar LSM veidojam 2 tādas partijas šķirotavas. Tā būs tāda kā anketa, ko varēs aizpildīt jebkurš vēlētājs, lai salīdzinātu savus viedokļus gan ar partijām, gan arī ar atsevišķiem kandidātiem, kas no šīm partijām startē. Šobrīd tās anketas aktīvi aizpilda pašas partijas un kandidāti. Man jau ir pirmie rezultāti, un man tad ir no tām abām anketām jāatlasa tie gala jautājumi, kurus mēs tad iekļaujam tajās aptaujās, lai tā kā varētu tāds vēlētājs, kuram, teiksim, ir grūti izvēlēties, teiksim, starp Nacionālo apvienību un apvienoto sarakstu un varbūt Jauno vienotību, vai cits vēlētājs, kurš mēģina izvēlēties starp Jauno vienotību, progresīvajiem, varbūt Latvijas attīstībai, varbūt par kustību par, ar ko viņas atšķirās. Lūk, aizpildot šo anketu, tās atšķirības būs redzamas. Mēs domājam šobrīd, ka mēs to anketu palaidīsim nevis nākamnedēļ, bet aiznākamnedēļ, un tad tiešām es jūs aicinu viņas abas aizpildīt, jo šoreiz būs 2 partijas šķirotavas. Viena būs par partijām, un tad varēs salīdzināt savus viedokļus arī ar citām Eiropas Savienības politiskajām partijām, jo principā Latvijas pilsonis var balsot arī kādā citā Eiropas Savienības valstī. Un otra aptauja būs tieši kandidātiem vairāk par vērtību jautājumiem, kur arī varētu labāk parādīt, ar kuriem tad kandidāti ir vairāk pelnījuši plusiņus un kurus varbūt darētu pat svītrot, jo viņu viedoklis un vērtības tā kā totāli nesakrīt ar jūsējām. Ar to tad es varbūt arī nobeigšu to savu stāstījumu, jau ir bijis bišku par garu. Ja jums ir kādi jautājumi par kandidātiem un vispār šīm Eiropas parlamenta vēlēšanu saturu, jo par organizācijas, diemžēl, nevarēšu šobrīd atbildēt, uzdodiet. Liels paldies, Iveta. Es tikai nokomentēšu par šo slīdīt, ka tas, ko Andris stāstīja mums pirms nedēļas, ir, ka bija interesanti, ka saskaņas pirmais teikums, viss tas, ko viņi tur min, nav Eiropas parlamenta funkcijas, ka sociālais atbalsts, medicīna un izglītība viss ir Latvijā, tiek noteikts Latvijā, bet ka vienkārši viņi grib apelēt, vai viņi grib rādīt tās vērtības, kas viņiem liekas ir svarīgas balsotājiem. Kaut kādā mērā tas tā ir, bet es arī palīdzu nedaudz gatavot žurnālistus debatēm ar Eiropas parlamenta kandidātiem, un man jāsaka, ka tas tā, bet ka tas arī nav tik vienkārši. Teiksim, nav tā, ka Eiropas Savienība neko nedara izglītības jomā. Teiksim, šobrīd ir tā jaunā ideja, ka varētu būt visās valstīs tāds kopīgs Eiropas diploms, vai arī, ka ir tāda Erasmus programma, tā kā skolēni var pārvietoties no vienas valsts uz otras valsti un tur mācīties. Arī medicīnas jomā, teiksim, pēc tām Covid epidēmijas, kurā tika kopīgi pirmo reizi iepirktas vakcīnas visā Eiropas Savienības līmenī, nevar teikt, ka tā kā šajās jomās Eiropas Savienība pilnīgi neko nedara, bet likt galveno uzsvaru tieši uz šiem jautājumiem, kur tā Eiropas Savienības nozīme ir tomēr salīdzinoši niecīga. Protams, savā veidā ir tāds vēlētāju māns. Jā, paldies. Labi, es atvēršu jautājumiem, un jums nevienam nav jāceļ roka, jūs variet vienkārši sākt runāt un uzdot savus jautājumus. Jā, okay. Okay, so jautājums šeit klātienē Toronto, jautājums ir, cik daudz ir vietas? Ir 9 vietas šoreiz. Pēdējo reizi bija 8. Jā, tieši tā arī ir. 9 vietas, jo bija pārēķins tiem mandātiem pēc tam, ka Lielbritānija izstājās. Eiropas parlaments kļuva mazāks. Un tagad atkal varēja pārēķināt, un tām valstīm, kurām bija vissliktākā proporcija,
iedzīvotāju skaits iepratī mandātiem tika pielikts katrai pa vienam mandātam, un Latvija bija starp šīm valstīm. Jo, Eiropas parlamentā, protams, ka, lielākas priekšrocības, ja mēs skatāmies uz to, cik balsis vai vēlētājus katrs mandāts pārstāv, tā kā mazajām valstīm īstenībā ir priekšrocības. Latvijā, katru mandātu ievēl stipri mazāk pilsoņi nekā, tādā Vācijā, kurai kopā ir, mums ir kaut kādi 96 mandāti, Latvijā ir kaut kādi 9, bet nav tā, ka mums ir tikai 9 reizes vai 10 reizes mazāk iedzīvotāju nekā Vācijā. Man šķiet, ka Vācijā ir kaut kur pie 80 miljoniem, mums ir kaut kur pie 2 miljoniem, līdz ar to, ja mēs tā kā tīri proporcionāli skatītos, tā kā Vācijai vajadzētu būt, kas tur sanāk 5 vai 4 vairāk mandātiem nekā viņiem ir šobrīd, bet, lai tā kā izlīdzinātu mazo un tā kā lielo valstu pārstāvniecības, tā ir tāda Eiropas Savienības mērķtiecīga izvēle, tām mazajām valstīm iedot lielākas balstiesības un vairāk pārstāvniecības nekā tīri proporcionāli viņām pienāktos, un mēs, protams, no tā iegūstam. Līdz ar to šoreiz arī sanāk tā, ka mēs it kā nedaudz arī iegūstam no tā, ka Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības, un tad bija iespējama šī balsu pārdeva. Ja tā kā, šoreiz mēs pirmo reizi ievēlēsim 9 deputātus, nevis 8. Un es domāju, arī vērts pieminēt, ka tas nav tikai, ka viņiem ir 9 balsis, bet ka tie deputāti piedalās komitejās. Tā kā, ja mums ir izcili cilvēki no Latvijas, tad viņi strādā likumdošanas grupās. Jā, jo tas Eiropas parlaments jau tā kā funkcionē tāpat kā katras valsts parlaments. Tur ir dažas nianses, protams, varbūt Kandris par tām ir stāstījis, bet es nezinu, cik tas jums ir svarīgi zināt. Tas darbs notiek komitejās, ir arī tā kā, tematiski. Teiksim, Zīle visu laiku strādājas transporta jautājumiem, Kalniete ar ārlietu jautājumiem, Ieps tur ar, kas viņam tur bija, Iebam bija šie tehnoloģisko inovāciju un tā sakot izglītību jautājumi, tad Ušakovām kaut kādi sociālie jautājumi, ja es pareizi atceros. Tā sakot, katram ir savas tēmas atkarībā no tā, kurās komitejās viņi strādā. Un, protams, ka jo vairāk deputāti ir no valsts, kuri pārzina savas valsts specifiku, jo vairāk šajās tēmās, ar kurām Eiropas parlaments strādā, var ienākt arī kaut kāda Latvijai saprotama perspektīva. Tāpēc tas ir svarīgi, cik ir tā kā ievēlēti deputāti, kuriem ir zināma Latvijas specifika, Lietuvas specifika, Igaunijas specifika, jo tālāk, ja izstrādājot tos kopīgos Eiropas likumus, tam ir nozīme. Jā, paldies. Vai ir citi jautājumi, vai mēs varbūt sāksim runāt par to, kā balsot? Labi, ejam uz to, kā balsot. Es nerādīšu visas slīdītes, bet es ceru, ka visi tagad Kanādā zina, ka būs 2 vietas, kur var balsot klātienē Kanādā. Tas ir Toronto un Ottavā. No 8:00 no rīta līdz 8:00 vakarā ir jāņem līdz vai derīgā pase vai derīga EID karte. Nav vajadzīgas abas divas. Ja jums viena ir un otra nav, tad pietiek ar vienu vai otru. Ja jūs neesiet Kanādā tanī laikā, jūs drīkstiet balsot jebkurā iecirknī visā pasaulē. Man liekas, ir 945 iecirkņi Latvijā un 50 iecirkņi visā pasaulē. Ja kāds brauc, tu zini, uz Gruziju atvainājumā, tur ir iecirknis. Mums visa informācija, mums daudz informācija, teiksim, neteikšu, viss būs LNK mājaslapā ar linkiem, ja jums ir jāmeklē kaut kāda informācija, tad paskatieties tur, un ja tā informācija tur nav, tad lūdzu atsūtiet mums e-pastu vai ierakstiet komentāru tanī lapā, un mēs atradīsim to atbildi jums. Tas jaunums šodien ir, ka var sākt pieteikties balsot pa pastu. Man šodien nav pilnais process, ko parādīt visiem, bet mēs parādīsim to, ko mēs zinām līdz šim. Un es domāju, nākamajās dienās mēs izmēģināsim mājās, un tad var uztaisīt screenshots un visiem to nosūtīt.
So, ja jūs nevarat tikt uz iecirkni 8. jūnijā, pagaid, es uztaisīšu savu, es nevaru redzēt. Ja jūs netiekiet uz iecirkni 8. jūnijā, tad jūs varat pieteikties online. Ir divi veidi, kā to darīt. Viens ir, ja jums ir piekļuva Latvijas bankas kontam, Swedbank, Luminor, es neatceros, kā tos pārējos sauc, tad jums jau ir online piekļuva. Ja jums nav, tad jums ir vajadzīgas vairākas lietas. Viena ir EID karte, ko jūs cerams dabūjāt pēdējo reizi, kad jūs atjaunojāt pasi, un kopā ar EID karti jūs saņēmāt arī PIN un PUK kodus. Vajag tos kodus. Jums vajadzēs EID kartes lasītāju, un jums vajag printeru. So droši vien tas, kas jums nebūs, būs tas kartes lasītājs. Dažiem no mums ir tās kartes lasītājs, so mēs cerēsim izkārtot vietas, kur mēs varam dalīties ar to karti, pieteikties un izdarīt to balsošanu. So es ļoti gribētu dzirdēt no dažādām pilsētām Kanādā. Es zinu, es ar Robertu Klaišu par to mazliet runāju pirms nedēļas. Ja jūs esat Hamiltonā un jūs domājat, ka jūs nevariesiet braukt šeit, ja jūs esat kaut kur citur Kanādā, tad lūdzu paziņojiet, jo mēs negribam, lai sanāk tā, ka kāds nav nobalsojis, jo viņam nav tas karšu lasītājs. Mēs varam kaut ko nokārtot. Smart Card Reader. Angļu valodā ir Smart Card Reader. So viņi var nopirkt Amazonā. Man ir viens līdz, bet es nezinu, vai es parādīšu. Viņš ir maziņš, viņš izskatās šāds. Un viņš nav dārgs, varbūt kaut kādi $20. So jūs skatāties Amazonā, tad pārbaudiet, vai viņš parāda tādu fotografiju ar vienu Eiropas EID karti. Tad jūs zināsiet, ka tas ir īstais. So var pasūtīt online, jums pienāks no Amazonas pēc pāris dienām, un tad jūs variet iet caur tam procesam. Kas man vēl būtu jāpasaka par to lasītāju? Es domāju, tas ir diezgan skaidrs. So tad jums ir jāiet uz latvia.lv. Un Andris Gobiņš sagatavoja šīs slīdītes, un tad viņš ielika arī to versiju, ka to var arī pārslēgt uz angļu valodu. So varbūt dažiem ir vieglāk viņu lietot angļu valodā. Tanī mājaslapā, es nevaru redzēt visu ekrānu, jūs pagaidiet. Tur vajag izdarīt login to latvia.lv, ja latviešu valodā būs ielogoties, jo viņš tev nesaka, šeit tev jāreģistrējās uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Jums jāiet šeit, jums jāsāk ar to login. Kad jūs tieciet uz nākamo screen ekrānu, tad jums ir jāizvēlās EID kartiņa, un jums ir jāatšeksē does I agree to the identification terms. Un tad jums būs šitā kastīte jāieslēdz datorā, un te būs jādara authentication, kur būs jāieliek tas PIN codes, agree, un tā tālāk. So tas ir cik daudz mēs zinām pašlaik. Kā es teicu, mēs iziesim cauri tam procesam un uztaisīsim screenshots no sākuma līdz beigām. So mēs ļoti negribam, tas izskatās bailīgi, mēs ļoti negribam, lai kāds nobaidās no tā. Jo es domāju, ar visu to, ko mēs esam dzirdējuši par šīm vēlēšanām, cerams, ka visiem ir skaidrs, ka mēs zinām, kādus deputātus mēs vēlamies redzēt Eiropas parlamentā. Ja mēs nebalsojam, mums nav teikšana, un mēs varbūt nebūsim laimīgi ar dažiem tiem deputātiem, kas tiks ievēlēti. So tā ir tiešām mūsu atbildība piedalīties šajās vēlēšanās. Vai tas, ko es esmu izskaidrojis, ir pietiekami skaidrs pagaidām?
Jā. Okay, mani jautājums šeit, ja jūs tiešām nāksiet 8. jūnijā, tad viss šis process atkrīt. Vienkārši nāciet ar savu pasi vai ar savu EID karti. Es zinu, tādā dienā ir volejas sacīkstes, Sidrabenē. Tajā dienā laikam ir talka kaut kur. So es gribu, lai cilvēki, kas arī ir Toronto, ka viņi apjēdz, ka, ja man nav viegli tikt uz centru 8. jūnijā, tad es varu kaut ko darīt lietas labā un tomēr nobalsot. Man vajadzētu pieminēt vēl vienu lietu, kas ir tas, ka tad, kad jūs esat piereģistrējušies, tad jūs varēsiet izdrukāt to balsošanas zīmi tieši tai partijai, par kuru jūs vēlaties balsot. Un tad tas būs jāieliek parastajā pastā, un tam pastam ir jānonāk Rīgā līdz 9. jūnija rīta. Kas man liekas mazliet savādi, jo 9. jūnijas ir svētdiena, so es domāju, visiem ir jāgatavojās, ka tas pienāk Rīgā līdz 7. jūnijam. So es faktiski nezinu, cik ilgi tagad pasts iet uz Latviju, bet laikam vajadzētu rēķināt kādas 2 nedēļas, es domāju, lai tā kā maija vidu, varbūt līdz 20. maijam vajag to veikt. Man liekas, ka Andrim bija, šeit tās, man liekas, ka viņam bija slaidīt, kā likt tos plus un mīnusus, bet es to neredzu šeit. Bet mēs varam palīdzēt arī, es domāju, visi, kas ir bijuši Saeimas vēlēšanās, tās zīmītes izskatīsies tādas pašas. Būs tas saraksts, un ja jūs gribiet kādu bīdīt uz augšu, tad pielieciet plusiņu. Ja jūs gribiet kādu strīpot, tad burtiski strīpojiet to vārdu. Un šī nebūs pēdējā komunikācija. Mēs piestrādāsim, es varbūt es varu atrast LNK mājaslapu. Share. Okay. Let's switch one. So double pareizo ekrānu. Oh, share. Okay. So te ir LNK mājaslapa. Es savu bildes. Un mums tagad labajā pusē ir uzsākums piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un tad, ja jūs klikšķiniet, kur ir rakstīts klikšķiniet, mēs esam sākuši izveidot lapu ar informāciju. So te ir vienkārši atbildes uz dažādiem jautājumiem. Te arī ir links, kur jūs varat aiziet un apskatīt partiju sārakstus un kurš kandidē katrā partijā. So, lūgums vienkārši, ja jums ir kāda informācija, ko jūs domājat būtu vērts izdalīt, tad atrakstiet. Un, ja jums ir jautājumi, kas nav atbildēt, tad lūdzu uzdodiet jautājumus. Vēl viens čatā. Mēs varam, Mudīte ir jautājums, par cik partijām var balsot, var tikai balsot par vienu partiju. Tā kā tu nevar teikt, es labprāt gribu vienotības, es gribu Dats Melbārdu un es gribu, Nē, jāizvēlās viena partija un tad var bīdīt uz augšu vai leju tos kandidātus. Hello, Ingrid, vai tu vari dzirdēt no Hamiltons? Jā, varam dzirdēt. Jā, ko tu teikt cilvēkam, kurš nevar atrast savu PIN numuru? Es teiktu zvanu vēstniecībai. Un tad viņi man pa telefonu iedos jaunu PIN numuru? Es šaubos, bet es nezinu, ko tur...
Jā, es nezinu atbildi tam jautājumam. Okay. Paldies! Jā, bet labs jautājums, mēs varam to uzdot. Interesanti, par cik daudziem cilvēkiem balso? Okay. Balso par 9 cilvēkiem? Nē, tu nebalso par 9 cilvēkiem. Tu izvēlies to partiju, par kuru grib balsot. Un te būs saraksts ar, cik tu bija, 20 kandidāti no tās partijas. Es esmu to redzēt šeit, kreisajā pusē apakšā. Tur ir tā kā 1, 2, 3, 4, 5. So, ja tā partija saņem vienu deputātu, tad tas, kas ir pirmā vietā, būs tas deputāts. Izņemot, ja pietiekam daudz cilvēku ir iztrīkojuši to vārdu, tad balsotājs var mainīt to secību. Un tas faktiski ir noticies. Es esmu, kur pirms 10 gadiem Solvita Aboltiņa bija numur 1 vienotībā, bet tik daudz cilvēku viņu iztrīkoja, ka viņa netika ievēlēta. Vai, bet man ir jautājums, tev var balsot par 9? Nē, tu vienkārši balso par partiju un liec plus un mīnus. Jā, bet tu neizmeklē. Tu vari likt, cik daudz plus un mīnus tu gribi tajā balsošanas zīmē. Jā. Jā, tu vari visus izsvītrot atskaitot vienu. Tu nevari to pašu cilvēku svītrot un likt plusiņu. Tas viss. Vai saprot tavu jautājumu? Es domāju, var atstāt 9 vārdus un jāliek plusus un mīnusus. Jā, un tu vari izstrīpot 11 vārdus un atstāt 9. Jā. Bet neviena partija nesaņems 9 balsis. Okay. Well, es domāju, padomā par partiju. Padomā, es domāju, mums ir jāskatās tā statistika or to the polls nākamajās nedēļās, kurām partijām ir izredzes būt ievēlētām. Izmeklē vienu no tām, kas tev liekas vissvarīgāk. Ja domā par tām personām, es ļoti gribu Sandra Kalnietu atkal, balso par vienotību, man ļoti patīk Elīna Pinto, balso par progresīvajiem. So vienkārši jāizvēlās tā partija, ir jāpiedz, un mēs kā LNK esam, apolitiski, bezparteiski, bet mēs visi zinām, ka mēs gribam kādu, kas atbalsta Latvijas intereses, nevis Krievijas intereses. So mums ir laimīgā kārtā vairākas partijas, kas atbalsta Latvijas intereses. Bet ja mēs nebalsojam, tad mēs faktiski dodam mūsu balsi vienai partijai, kas neatbalsta Latvijas intereses. Un tāpēc ir tik svarīgi balsot. Pēdējo reizi, kā minēja Tatjana Ždanok, viņa tikai dabūja 5000 vairāk balsis nekā nākamā partija. Aktivitāte diasporā bija ļoti zema. Es neatceros to skaitli tagad, bet man liekas bija 25,000, kas balsoja Saeimas vēlēšanās, bet 1900, kas balsoja Eiropas parlamentu vēlēšanās. So cilvēki tā kā jūt, ka viņiem, ka tā nav mana lieta, vai tā ir mūsu lieta, un mēs varam iespaidot to rezultātu. Okay, tas ir tā kā lekcija tagad, bet mēs esam mazliet pār 2:03. Es došu, Ivet laikam ir atslēgusies, mums būs jāizsūt viņai sirsnīgs paldies, ka viņa izglāba situāciju ar Andru Gobiņu lidojumu, bet arī sirsnīgs paldies Andrim, jo viņš tagad šis 3. seminārs un viņš to informāciju ir sagādājis mums. Paldies Hamiltoniešiem, ka jūs pulcējāties biedrībā. Paldies Anitai Bredovskai, kura ir šeit, jo mēs te esam Daugavas Vanag telpā un ir bijis ļoti patīkami būt kopā šeit un noskatīties semināru. Un laikam, vēl 2 lietas, sveiciens visiem, jo ir 4. maijs, es būtu ar to iesākus.
Un arī pieminēšu, ka kaut kas ļoti interesants notiek Latviešu centrā pašlaik, un tas ir, ka Justin Trudeau ir šeit vienā sapulcē, privātā partijas sapulcē, viņi ir aizņēmuši visu Rīgas zāli, mēs knapi varējām šeit novietot mašīnas, bet laimīgā kārtā mūs vēl ielaida šī Un ar to es beigšu. Paldies visiem. Paldies, sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem. Okay.